Esiet sveicināti no saulainās Sunrise, Floridā. Uzminiet, dodamies uz NHL spēli. Floridas Panthers pret Pitsburgas Penguins, Crosbys, Malkins un, Balinskis, protams. Ejam Balinski pastīties, kā viņam iet. Kur tu skrien? Paskaties, kā viņi gatavojās, cik nopietni viņi pieiet tai spēlē. Nobloķējuši pat visu krustojumu ir. Rekur halla, eitu nost. Mēs esam tik tuvu, iedomājies? Pagājušā gada čempioni. Bet tu saproti, es pagājušajā gadā, kad atgriezos no Spānijas, man nebija darbs, meklēju darbu, un tad gāja NHL regulārā sezona. Un tieši Balinskis bija ticis Floridas Panthers sastāvā. Es taču cēlos uz katru spēli, vai arī negāju gulēt. Tad es to varēju atļauties. Un tagad to redzēt visu klātienē. Oh my God! Es pat biju aizbraucis uz Ventspili. Pie Stanley Kausa, kad Balinskis atveda viņu. Jā, man sapcīt ir video, būs aprakstā ielikts. Interesants fakts. Sunrise, Floridā atrodas 25 minūšu braucienā no, uzminiet, kuras mājas. Un uzminiet, kura pirmo reizi mūžā iet uz NHL kopā ar mani. Nopietni. Uz hokeju šī arēna var uzņemt vairāk kā 19,000 skatītājs. Man liekas, 19,700. Nav brīnums, ka priekš tādas skatītāju daudzumu tādi ierobežojumi. Cik Latvijā arēna? Kaut kur pie 10,000. Jā? Jā. Ka mūsu Latvijas lielākā arēna ir uz pusi mazākā šī? Jā. Bet, tu pats saproti, ka Latvija ir 2,5 reizes mazāk kā Florida. Tad vēl atbrauc Jānis pastīties, es arī. Jā, ka šitā stāviet maksā $40 gabalā ar biļeti. Man liekas, ka tā 60. Domā 60, jā? Tagad ir 23. marts, svētdiena, un spēles sākās 6. Un pašlaik ir 4:30. Man liekas, mums vajag kreklus nopirkt, lai mēs iedarētu. Nē, krekls maksā ļoti dārgi šeit, $100. OMG! Cik krūta. Wow! Es beidzot tā esmu. Thank you. Ko izgājām cauri drošībai? Jā, ejam tālāk. OMG! Rekur mūsu. Mums ir 301. sektors. Daudz cilvēku, ne? Beidzot, tu jau uz ielām neredz, tad šeit var redzēt. Thank you! $301. sektors mums ir. Un tas ir šeit. Esi gatava? Ej tu nost, cik krūta. Ej tu nost. Ej tu nost, ne? Tik augstu, ne? Un augsts arī, jā, bet ej tu nost. Gribēju uz NHL spēli atnākt jau kopš, 16 gadu vecuma. Un beidzot tas ir noticis. Nereāli. Cik maksā čempionu cepurīt? $40. Nav nemaz tik daudz, jā. Rebi? Cik maksā? $60. $60! Nav 100. Nav 100, bet vienalga par tēkreklu $60. Negrib? Par $60 negrib, ne? Sameklējam Balinski.
kas ir Lundell krakli? Sams Benets, jā, ok. Verhī. Nav Balinskis, jā. Saša Barkovs. Misters Babrovskis. Kačaks. Reinhards. Kur ir Balinskis? 26. numurs. Balinskis. Vismaz uz viena krakliņa uzvārdā tur tā. Baigā aizdoma, ka tur kaut kas jau notiek. Iesim, skatīsimies. Ej, tu nos, cik krūti īstenībā, ne? Ej, tu nos. Beidzās iesildīšanās, skatos maiņas, un Balinskis ir otrajā maiņā kopā ar Mikolu. Visu laiku viņš spēlē trešajā maiņā kopā ar Šmitu, bet izstās, ka pacelts uz augšu. Turam īšus, jā, un turam arī, lai viņš šovakar iemet, jā, kādu banku vārtos. Līdzīgi kā Latvijā, arī šeit sekošu līdz spēles statistikai, izmantojot NHL aplikāciju. Re, kur ir spēle, un tad jau mēs skatāmies visu. Sākās. The countdown to King Time starts. Es laikam vienīgais pa Balinski fanoju. Balinski brīpā! Balinski! Oi, ai, 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 ai! Ej, tu nos tik tuvu! Balinski! Nu, laba maiņa pirmā viņam. Mēs tagad runājam ar Sarmīti, ka teorētiski biļetes ir izpirktas, ja? Bet, ja skatās, tad tur ir diezgan daudz brīvas vietas. Nu labi, tāpat ir kaut kādi 15,000. Līdz pilnatā hala, bet nopirkt tajās vietās nevarēja, tātad viņas ir izpirktas. Bet es vienkārši varu pateikt, ka tik kruta tas ir. Kārtējā labā maiņa Balinskim. Zini, kāda viņam bija iesauka, ka viņš tikko atnāca? No. Fani jau nezinu, latviešu valodas Balinskis. Viņu sauc pa Balls. Nu, es nezinu, vai oficiāli, bet Pantēras fórumos tā viņu sauca. Молодчик! Молодчик! Es varu pateikt, ka Dinamo Rīgas spēlēs bija skaļāka atmosfēra. Tagad visi klusē. Nu tā, nu redz, es varu mierīgi runāt, nekas nenotiek. Visi mierīgi skatās kaut ko. Tā kā jā, Rīgas Dinamo spēlēs bija daudz skaļāk. Bet šeit ir labākie spēlētāji pasaulē. Bet fani ir Latvijā labākie. Nu jā, nu tādā ziņā jā. Un tagad viņi iemetīs. Nu tā ir, jā, neiemet, tu iemet tev, jā. Tikko māsai stāstīja, kāpēc Balinskis netiek spēlēt. Te bija labs piemērs. It kā jau labi izdarīja, vai ne? It kā jau tika pār centra līnijai. Un tas arī viss, un šie ar garu piespēli uz Bobrovska vārtiem, un Balinskis jau vairs netika atpakaļ. Nebija savā vietā, nu? Es tā salielīju un izrādās. Nu ko, ejam pastīties, ne? Kas te vēl ir pieejams? Kola $8. Veikalā 2,50.
hotdogs $9, $15 palu un ūdens, cik botlet? 7, 8. Nu, ūdens, jā, tāpat kā kola. Kā es teicu, par Balinski nav labi komentāri. Jā, kas bija? Nu, Balinskis is terrible. Oh, no. Balinskis is ungodly ass. Oh my God. Balinskis is, jā, nu. Bet tā bija viņa kļūda, viņš reāli aizrāvā. Es pat nezinu, viņš vienkārši... Viņš tā spēlē visu laiku. Tā viņš spēlē. Man teorētiski vajag tur aiziet kolēģiem kreklu atrast. Bet ej tu nost. Bišķi maz cilvēki, nē? Nu, ir, protams, tuvāk. Mēs sēžam tur kaut kur augšā. Nu, jā, mēs sēžam 3. sektorā. Nu, lētākajā pēc būtības. Šeit bija kaut kur tagad uz atlaidēm, nu ne uz atlaidēm. Nu, pēdējā brīdī es varēju... Pēdējā brīža biļets šeit bija pa 7,7, jā. Uz nodokļus vispārējais 100 apkārt. Nu, pār 100, jā. Tur tās ir sezonas abonenti, man liekas, vietas. Viņas ir dārgas, nu 900 vai cik tur. Bet tāpēc jau arī nevarēja nopirkt. Nu, jā. Tuvākais, kā var tikt pie NHL ledus, ne? Es neesmu nevienā halē bijusi. Kāpēc es gribēju braukt tik ātri uz halli? Tāpēc, ka 30 minūtes pirms... Jūs kavēsiet? Labdien! Sveicināti! Šo gan redz sanāk. Zini, ko es gribēju teikt? Kāpēc es gribēju braukt ātrāk? Tāpēc, ka tur var noiet pie ledus, kad viņiem ir iesildīšanās šajā vietā. Un redzēt viņus, nu, tuvumā. Tad jau... Nu, nekas būs jābrauc uz vēl viens spēli. Nokavējām 5 minūtes, tā kā teātrī nelaiž iekšā. Vai ne? Hello! Hello! So, what we're waiting for? Because they started to play already, we have to wait. When the puck's moving, you can't go out. You gotta wait. When the puck moving, you cannot... Oh, wow! Nekavēsim vairāk, jā? Nav daudz Citādi variantu. samaksā $100 par biļeti un netiec skatīties. Jā. Malkins tikko vienu Misteram Bombrovskim starp kājām. Kā Kārlis teiktu, Merzlīkins. Jebkurš, kurš ielaiž starp kājām, ir Merzlīkins. Jo mēs bijām uz vienu spēli Arēnā Rīga, kur bija Merzlīkins. Un viņam visu laiku samet starp kājām kaut kāds 4 vārdus. Un kopš tās reizes viss, kas ies starp kājām, ir Merzlīkins. Jā, bet Bobrovskis arī Merzlīkins. Re, kur interesanti. Tirgo alu šitādā veidā. Nē, bet viņš iet iekšā un spēles laikā. Arī spēles laikā tirgo? O, Jāgars. Un Burē. Es gribu bildi šeit. Re, kādi cilvēki priekšā tur viens ēpasts skatās, viena iepērkās. Nu, saņemās, nu? Nu, kā pietrūkst kaut kas. Pietrūkst asuma. Jā. Zini, kāpēc mēs ir klus? Jā. Spēle jau ir Emocijas ātra, pietrūkst. bet ļoti daudz kļūdas. Ļoti daudz kļūdas. Man liekas, ka viņi tā, nu, trenējās, treniņš viņiem, nu tā. Varbūt, ka arī treneris viņiem teica, nu, neiesprungstiet, nu, Nē, nu tā jau. Viņam Nu, visi nav spēlē, lai svarīga uzvarētu. Jā, Nu, svarīgi nav, bet es domāju vienkārši, nezinu, daudz kļūdas. Vienkārši piespēlēs, redz, tagad arī kļūdu. Trešajā periodā Balinskis ir nosūtīts uz 3. maiņu un Šmits ir viņa vietā 2. maiņā. Balinski nelaiž vairs laukumā. Viņam ir 2 aizsargu pāros vai kas ir? Trešajā periodā viņš ir 2 reizes labi jau uznācis. I want to speak with the manager.
Aizsardzību! Sārau! 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 Ka Balinskam savainojums? Viņi iegrūda atmalē. Nu, iegūda, bet Bjornfots arī nav bijis laukumā. Nu, trešais pāris. Papildlaiks! 3-3! Dekorēšas lido. Viņam nav savainojums. Oi, Crosby! Crosby's gandrīz! Ej, tu nos, aiziet! Aiziet! Ai! Būs bullīši! Kāda iespēja? Ai, tu gribēji? Crosby! Cik krūti, nekāda iespēja. Pirmā spēle. Pagarinājums, bullīši. Skaties! Ko viņš var dara? Ej, tu nost. Negrib vēl iet. Tātad parunāsim par biļešu cenām. Šī vieta, jā, 3. rinda, 301. sektors, 4. rinda, 14. vieta. Biļešu cena bija $70 plus nodokļi un plus service fee kopā sanāca pie 100, 200. Es nopirku nedēļu atpakaļ. Sarmīte nopirka šodien, un it kā vajadzētu būt lētāk, bet stipri lētāk nebija. Viņi nopirka arī pa kaut kādiem $90. Varbūt $10 bija lētāk. Plus mēs vēl izmantojam atlaižu kuponu. Bija tik daudz? Kas tā? Bija tik daudz, ja? Nu, tu samaksāji arī ap 75. Lētākā biļete. Nē, nu šitā vieta, nu, kā jūs saprotiet? Lētākā biļete. Viņam bija paša augšā. Nu jā, vienmēr savu, šis ir viens no lētākajiem sektoriem. Tur biļetes lejā pat var 1000 maksāt. Jā, tā kā, nu tādas ir tās cenas. Un man jau komentārā teica, lai pērk pēdējā brīdī un būs lētāk. Nu šeit Floridā vismaz tā nav. Varbūt, kur viņš bija, varbūt tā bija, bet šeit tā nav. Nu labi. Principā atnākt uz hoķi pēdējā sektorā, pēdējā rindā. Nē, bet te izstāst, ka visur ir ok, jo tu paši augšā. Nē. Es varu uziet paši augšā, bet es gribu pateikt to, ka sūdīgas vietas šeit nav, jo visas biļetes maksā dārgi. Un ja būtu sūdīgas vietas, neviens tāpat nemaksātu tos $100, lai sēdētu paši augšā un neko neredzētu. Šeit ir diezgan ok redzamība. Nu, es jau arēnā Rīga arī, kad eju, tad es arī vienmēr augšā, jo man tur patīk bišķi labāk. Tā, pēdējā rinda. Šitien baigais slīpums. No tā bišķi bailīgi ir, bet jā, nav nekāda vaina arī no šejienes visu labi redz. Šeit biļets kaut kur ap $40 šodien bija 45. Bet tā, labi, viss jābrauc. Pārmaiņas pēc hoķis nav naktī. Sarmīte dokumenti. Sarmīte teica, ka būs pana sociālo kontu redaktori. Labi, paliec sveika. Ameranta arena. Bija labi? Ejam. Nu ko, draugi, paldies, ka skatījāties šo video. Ja patika, obligāti nospiediet laiku. Ja esat bijuši uz kādu NHL spēli, uzrakstiet, kāda jums bija pieredze. Un tiekamies kādā no citiem mūsu video. Atā!